Čau, Dievu mīļotie! Pēdējā laikā man nācās dzirdēt vairākus tādus prediķus no draudzēm, kas pat dažādās valstīs, bet tēma bija viena – par naudu. Un ideja, ja mēs atceltu 10. tiesu, tad mēs draudzes varētu klapēt ciet un mācītāji varētu meklēt darbu, jo vienkārši nebūtu naudas un mēs nevarētu pastāvēt. Un faktiski to es dzirdu no draudzēm, kas ir jau harizmātiskajā kustībā 30 gadus, vairāk, noteikti pat vairāk, un arī kalpotāji faktiski ir, nav tā, kad nāk no kaut kur senām, ja tādām kristīgām pusēm, nē. Tie ir harizmātiski cilvēki, kas tic jaunai derībai. Un tad man tas jautājums iekšē ir, vai tiešām visā šajā laikā mēs neesam izauguši tālāk par veco derību, kad ir obligātais likums un ka mēs dodam tāpēc, ka ir jādod. Tāpēc, kad ir jādod. Ja? Un, kā saka, es nebūšu pietiekami labs, es nebūšu garīgs, es neesmu izdarījis vēl kaut ko, ja es nedodu. Tas gan, bet paskaties vienkārši vienu raksturvietu. Tur varētu daudz runāt, bet Galatiešu 4. nodaļā, tur no 1. pantiņa grib parādīt. Pāvils saka tā, bet es saku, kamēr mantinieks vēl nav pieaudzis, nav nekādas starpības starp viņu un kalpu, kaut arī visa manta viņam pieder. Tad ir mantinieks, viņam viss pieder, bet viņš nav pieaudzis, un nav starpības, lai arī viņam viss pieder starp viņu un kalpu, ja, bet viņš ir padots aizbildņiem un pārvaldniekam līdz tēva nospriestam laikam. Un tā tālāk, tur mēs redzam, kad viņš runā par Kristu, kad tagad tas laiks ir pienācis un tēvs ir šo laiku apstiprinājis. Un tad 7. pantā. Tātad tu vairs neesi kalps. Tātad tagad, ja, šobrīd tu vairs neesi kalps, bet bērns, tas ir Kristus dēļ, bet ja bērns, tad arī caur Dievu mantinieks. Gan toreiz jūs Dievu nepazīdami, vecajā derībā kalpojāt tiem, kas pēc būtības nav dievi, kokiem, akmeņiem, vai ne? Bet tagad, kad jūs Dievu esat atzinuši, vai labāk sakot, kad Dievs jūs ir atzinis, kā tad jūs atkal atgriežaties pie nespēcīgiem un nabadzīgiem pirmspēkiem un tiem atkal no jauna gribat kalpot? Un te runa par jauno derību. Jūs cieniet dienas, mēnešus, gadus un laikus. Es bīstos, ka tik nebūtu velti pie jums strādājis. Un tas, kas te ir interesants 9. pantā, viņš ir, kad jūs Dievu esat atzinuši, jeb labāk, kad Dievs jūs ir atzinis. Citiem vārdiem, tad, kad mēs esam pieņēmuši Jēzu par savu kungu, mēs kā glābēji, mēs piedzimstam no Dieva, mēs esam viņa bērni, mēs esam viņa mantinieki, bet tas automātiski nenozīmē, jo viņš saka, ka jūs cieniet dienas, mēnešus, gadus un laikus pēc jaunpiedzimšanas, automātiski šī jaunpiedzimšana nenozīmē, ka mēs kļūstam nobrieduši domāšanā un rīcībā. Par to arī tas stāsts. Kāda tad man ir domāšana, kāda tā rīcība? Un tas ir faktiski tas lielais uzdevums mums jaunajā derībā šeit virs zemes, mainīt savu domāšanu, mainīt savu skatījumu uz lietām. Un tad, kad atgriežoties pie naudas lietām savā dzīvē, es arī esmu tam gājis cauri. Es pieņēmu Jēzu 92. gadā. Un diezgan drīz, salīdzinoši drīz, es jau sludināju kā mēs teiktu, no kanceles, ja toreiz bija skatuves. Un manas mīļās rakstu vietas, ja runā par naudu, bija Malahī, piemēram, 3. nodaļa par to, ka 10. tiesa ir obligāta, un ka caur to ir tas, ka vai tu esi svētīts vai neesi svētīts, un tā tālāk. Es to teikšu šodien, es situ gan sevi, gan cilvēkus. Es biju es nebiju no tiem, kas tikai cilvēkiem teica, dariet un pats nedarīt. Es tāds nebiju. Ja man kāds uzdāvināja pusklaipiņu rupmaizes, es atmērīju 10. tiesu un aiznesu kādam citam aiz kauna sargdams. Tikai tāpēc, kad ir jādod 10. tiesa. Un es tā dzīvoju gadiem. Es nezināju vēl kādu, kas būtu centīgāks 10. tiesas devējs. Un
rezultātā šodien atskatoties, es varu liecināt vienu. Es neredzēju to svētību, kas bija Malahijā apsolīta. Ka man tagad atvērsies tur debesu logi un tā tālāk, tā tālāk. Es dzīvoju diezgan skarbā trūkumā. Nebija tā, ka badā, bet nebija nekāda pārnodrošinājuma tā tālāk. Un tagad atvainojos par tā slengu, bet filmu uz atpakaļ. Kas ir tas, kas izmainīja mani? Un te ir gana daudz gadu atpakaļ. Es YouTube'ā kaut kā nonācu līdz Todam Vaitam. Varbūt kāds ir dzirdējis evaņģēlistu. Un es nokļuvu līdz tādām īstu filmiņām YouTube'ā, ko viņš ir licis iekšā, un viņš vienkārši uz ielas liek rokas virsū cilvēkiem, un viņi patiešām notiek brīnumi, kājas, rokas izaug. Ja? Un, tas ir nofilmēts. Tu redz, kā vienkārši kāja izstiepjās. Un man tas sajūsmināja un aizrāva. Man kaut kā vienmēr ir aizrāvis Dievs. Dievs. Aizrāvis Dievs, interesējas Dievs. Un tad, kad es redzu šīs lietas notiekam dzīvē, tas, ko es esmu lasījis Bībelē, tas kļūst ārkārtīgi interesanti. Un trāpījās arī tādas reizes, kad viņš ēda kafejnīcās, un ir viesmīļi tur, apkalpo. Un tas, ko dara Tots, viņš dod ļoti bagātīgas saucamās tējas naudas. Ļoti bagātīgas. Nerunā par 10%, par 20% pat nē. Ļoti bagātīgas. Un es redzēju, kā katru reizi tā bija liecība par Dievu. Tas izmainīja cilvēku katru reizi. Un es skatījos, un es teicu, Dievs, es arī tā gribu. Es arī tā gribu. Un man gan nebija tik liels finanses varbūt iespējas, bet es sāku pamazām. Es arī tā gribu. Un es sāku pamazām. Es sāku pamanīt cilvēkus un sāku viņiem, piemēram, kafejnīcā, ja mēs ēdam, tad es neatstāju 10% tējas naudas. Un parasti tie nav arī 20%. Tas ir stipri vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka es mīlu cilvēkus, un man gribās sagādāt svētkus. Man nāk prātā, ko Jēzus teica, vai tad jūsu debesu tēvs, viņš neliek lietumu līdz gan par taisniem un netaisniem, un saulei spīdēt par taisniem un netaisniem. Vai tad Salamans visā savā godībā ir bijis ģērbies kā kādu no tām zālēm, kas uz lauka aug? Lilijas, viņš ir paskatieties. Un tas ir tēva darbs, kurš neskatās uz to, vai tu esi pietiekami labs, nopelnījis, izdarījis, sasniedzis. Tēvs vienkārši ir devējs. Un šīs lietas sāka mani mainīt. Un tagad ir pagājuši daudz gadu, kopš es saskāros ar šo te, redzēju, kā caur Todu Vaitu Dievs darbojās, jeb izpaužās, angliski mēs sakām manifestējās, un es iekāroju to, un es sāku darīt. Un es redzēju, kā lietas sāk mainīties. Pēkšņi svētība parādījās mūsu dzīvē, finansiālā svētība. Pēkšņi šīs lietas sāk strādāt. Es no kurienes? Un tas, ko es šodien gribētu teikt, glābšana vēl nenozīmē briedumu. Bet tāpat laikā, ja mēs paskatāmies, piemēram, 1. Jāņa vēstules 2. nodaļā, tur 13. 14. pantiņš, viņš saka tā: es rakstu jums, tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es rakstu jums, jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļauno. Es esmu jums rakstījis, bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. Tas ir tas, ko bērni ir tētis. Es esmu jums rakstījis, tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. To devēju, to es atzinis. Citiem vārdiem, tas, ko es šeit ieraugu, ir bērni, jeb ir šie pavisam, kā te teikt, bērni. Otrais jaunekļi un ir tēvi. Jaunekļi tālāk tu redzi, tie ir gatavi uzvarēt, gatavi cīņai. Un tā mana doma saistībā ar to, ko es dzirdēju draudzēs, ir, kur paliek jaunā derība? Kur tā paliek mūsdienu draudzē? Kur paliek tas, kas ir rakstīts ebrejiem, ka no pasaules radīšanas viss ir pabeigts.
Viss ir pabeigts un paveikts. Un tāpēc bīsimies, ka iesim viņa atdusā. Un tur ir teiks, tad dusēšana no saviem darbiem. Tas, kas raksturo jaunekļus, ir darbi, cīņas. Mēs iesim, sasniegsim, mēs nomaksāsim, mēs uzvarēsim, mēs uztaisīsim atmodu. Taču ir augstāks vēl aicinājums. Tas nav, tas ir dabisks posms, jā, bērnība, jā, jaunība. Taču ir vēl nākamais posms, kas teikts tēvi. Un tā ir tā jaunās derības būtība. Tu atzīsti to, kas ir no sākuma. Saskaries ar viņu, sakūsti kopā, un tur pazūd bailes, tas, ko Jānis raksta 4.18, manuprāt, kad pilnīgi mīlestība aizdzen bailes, un tu pēkšņi sāc dzīvot viņā, pārdabiskajā, un tu kļūsti par svētību. Un zini, kas saistībā ar naudu ir mainījies? Šodien, kad es vairs neesmu tas obligātās 10. tiesas devējs, mēs dodam daudz vairāk par 10. tiesu. Daudz vairāk. Bet mēs to neskaitam. Es esmu 10 nomaksājis, es esmu tur vēl kaut ko iedevis, 5% vēl virs vai vēl kaut ko. Mēs vienkārši esam kā kanāls, kas ļauj plūst. Vajag tur mēs dodam, vajag šeit mēs dodam. Un, protams, kad ir kaut kāda aizmugurējā doma, bet vai tev pietiks vai tam līdzīgi, bet tad, kad tu padomā, bet es esmu tas, kurš sagādās svētkus. Es esmu kā mans tētis, kurš liek lietumu līgt pār taisniem, netaisniem. Es esmu tas, kurš sagādās svētkus. Tad tu vienkārši dod. Un rezultāts ir, ka tu redzi, Dievs pēc tam par tevi tā parūpējās. Tik ļoti, un tā ir tāda fantastiska simfonija, dzīvot kopā ar to, kas ir no sākuma. Tas ir pilnīgi kas cits. Un kā es gribētu, ka mēs ieraugam un iedegamies par to, kas ir no sākuma. Pamazām solīt pa solim, tas ir process, tas nenotiks uzreiz šodien. Daudzus gadus atpakaļ, es nezinu, 5 vai vairāk, es dažkārt jaunā gadā saku, tēti, šogad māci mani par to un to, kaut kādu tēmu. Un daudz gadu atpakaļ es teicu, tēti, māci man šogad par mīlestību. Un viņš toreiz sāka un līdz šim brīdim turpina. Un tā ir visjaudīgākā lieta, ko vispār ir iespējams atzīt. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir pats Dievs. Jānis raksta, Dievs ir mīlestība. Nevis Dievam ir mīlestība, Dievs pats ir mīlestība. Tas ir tas, kā viņš darbojās. Tas ir tas, kā viņš darbojās. Patreiz čau!